Jā, es ierados būt pirmais, neesmu pirmais, esmu astotniekā. Es neatceros jau 4 vai 5 avārijas, mašīna diezgan sasista. Labs treniņš pirms MasterGP, aiznākošu nedēļu. Tā trasa ir tāda, nav ne betona, nav nekā, tur pat pilonu tolkam nav. Tāpēc visi jau top 3-2 gāja uz pilnu banku. Ja nav klope, tad tu zaudē. Tu braukt, vairs neskaitās tā šitiem te viņiem. Tas sastais rezultāts, tur visi brauc pa kastēm, kuram tur varbūt tās leņķis, kurš tur, es nezinu, tur kaut ko runāja par šoviņu, vajag tur kaut kādu papildus uztaisīt. Nezinu, kāds šoviņš ir, bet sešniekā normāli. Es aiz viņu domos bišķi pazudu, tāpēc es pavēlu bišķi viņi sāk dzēsties nost un uzsit viņam tā ritīgi pa sānu ar visu savu sānu. 10-0 viņa labā. Un tikmēr es izdomāju, ka ko es varu izdarīt, lai izlabotu 10-0, uztaisīt pretī 10-0. Tāpēc es mēģināju braukt lielā leņķī. Tādā rezultātā, lai viņam būtu grūtāk aiz manīm kaut ko, lai viņš varētu pataisnoties vai vēl ko, bet viņš jau zināja, ka var safety braucienu taisīt. Un visur lauz leņķos, bet viņš piemuka klāt tikai pēdējā trases daļā, kuram man arī bija leņķis līdz galam, un viņš nebija uz to gatavs un uzsit man pa sānu. Jāpalīdz arī vietējais kā nekā. Viņam vajadzēja dabūt jebkuru trīnieku piedestālu Latvijas čempionu, lai dabūtu meistaru kausu arī. Un līdz ar to sapratu to, ka jāpalīdz. Viņš nevar palikt top 8.